Šodien mēs dosimies ceļojumā pie sava iekšējā bērna, tāpēc man ļoti liels lūgums, neatskaņojot šo ierakstu, vadot transporta līdzekli vai strādājot pie datora. Vienkārši veiciet šo praksi tikai tad, kad varat mierīgi atpūsties un pilnībā koncentrēties tikai uz sevi. Un šo praksi, kurā radīsim telpu maigai pieskaršanās mūsu iekšējām traumām un sāpju avotiem, šajā brīdī ir svarīgi atcerēties pat visdziļākās brūces, mūs nedefinē uz visiem laikiem. Un pateicoties neiroplastiskumam, mūsu smadzenes spēj mainīties un veidot jaunus ceļus, drošības, rūpju un uzticēšanās ceļus. Un ja skatās Džona Bowlbija pieķeršanās teoriju, tad tā mums atgādina, ka dziedināšanas pamatā vienmēr ir attiecības. Sākumā ar tuviem cilvēkiem, bet pēc tam arī ar sevi. Un mēs varam pamazām attīstīt sevī drošības un uzticamības sajūtu, kas iepriekš iespējams nebija pieejama. Savukārt Kārla Junga pieeja palīdz sastapties ar mūsu iekšējo bērnu, ar to mūsu daļu, kas reiz piedzīvoja sāpes, bet vienlaikus glabā dzīvīgumu, patiesumu un spēju priecāties. Un šajā praksē mēs ļoti saudzīgi atvērsim ceļu pie viņa, ļaujot savienoties ar viņu caur uzmanību, līdzjūtību un pieņemšanu. Un ar katru ieelpu un izelpu mēs radām jaunus iekšējos savienojumus un soli pa solim mācāmies justies veselāki un brīvāki. Un tagad iekārtojies ļoti ērti, aizver acis, ievelc dziļu ieelpu un tad izelpo. Atceries, ka šīs meditācijas laikā telpa, kurā tu atrodies, piepildās ar mieru un dievišķās gaismas mīlestību. Un ar katru elpas vilcienu tu arvien vairāk un vairāk atslābinies. Ar katru ieelpu un izelpu tavs prāts un tavas domas kļūst mierīgas un rāmas. Tu mierīgi un brīvi elpo visas meditācijas laikā un atceries, ka es tev tikai palīdzu, jo tu pats vai pati vadi šo meditācijas procesu. Šīs meditācijas laikā tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku, un pieņemt tikai to informāciju, kas nāk par labu tev un citiem cilvēkiem. Tu ieiestec smadzeņu viļņu stāvoklī, kas ir ļoti spēcīga un radoša. Un visas meditācijas laikā tu paliksi nomodā pie pilnas apziņas un spēsi atcerēties visu, ko es tev saku, visu, ko tu redzi. Un šīs meditācijas laikā tu esi pilnīgā drošībā, jo tajā piedalās 100% dievišķās mīlestības gaisma. Visi augstākie gaismas spēki, ērceņģeļi, sārķeņģeļi, gaismas pavadoņi,
gaismas skolotāji un gaismas būtnes. Turpini visas meditācijas laikā elpot un izelpot, un ar katru ieelpu tu arvien vairāk un vairāk atslābinies. Šīs meditācijas nodoms ir ieraudzīt un dziedināt savu iekšējo bērnu. Un tagad iztēlojies, ka tu izej ārā no mājas, un tavā priekšā ir mājas pagalms. Pavērojot šo mājas pagalmu, tu tālumā, mazliet tālāk no mājas, redzi ļoti skaistu, grēznu aku. Kā pasakā? Tu pieeji klāt šai akai. Tur var būt akai virsū kāds vāks, varbūt viņa nav. Un tu ieskaties akā un tu redzi, ka no tās iekšienes spīd balta spoža gaisma. Un tu redzi, kā pie akas malas ir trepes, kas ved lejā. Un tu dodies lejā pa šīm trepēm, un ar katru pakāpienu tu arvien vairāk un vairāk nonāc meditīvajā stāvoklī. Kāpjot lejā pa kāpnēm, tu esi pie apziņas, un ar katru pakāpienu spriedzi izgaist, domas apklust, un tu arvien vairāk un vairāk atslābinies. Nokāpjot lejā pa kāpnēm, tu nonāc pie durvīm vai tuneļa, un tu redzi, ka gan no durvīm, gan no tuneļa spīd balta spoža gaisma. Un tad tu pieņem lēmumu iet cauri šīm durvīm vai tuneli, un izejot cauri gaismēm, tu nonāc uz savu iemīļoto vietu dabā. Un visu, ko tu tur redzi, tu sajūti, tu redzi ziedus, un tavs deguns sajūt to smaržu, tu redzi putnus, un tavas ausis dzird viņu dziesmas, tu redzi sauli, un sajūti caur savu ķermeni silto saules staru gaismu. Tu redzi, kā vējš šūpo koku galotnes, un tā pieskārienus sajūti uz saviem vaigiem. Zemi sajūti ar savām pēdām, viss apkārt, ko tu redzi, ir skaists un krāsains. Tā ir vieta, kas tev palīdz atslēgties no ikdienas rūpēm un kņadas. Pastaigā un pavēro apkārtni un izbaudi to. Tu redzi, tālumā ir upe, kalnā, kas nāk no kalniem. Tā ir ļoti plata, mutuļojoša. Tu ej gar šo upi un redzi, ka pāri upei ir tilts. Un tu ej pa šo tiltu pāri šai laika upei un nonāc vietā, kas ir līdzīgs kaut kādam mežam vai parkam, un tu redzi taciņu, un tu ej pa šo taciņu, un tu redzi tālumā kaut kādu māju. Tu tuvojies tuvāk un saproti, ka šī māja vai dzīvoklis vai, nezinu, varbūt tas ir treileris,
kurā tu dzīvoji tad, kad tu piedzimi. Gadījumā, ja tu neko neredzi, nekādu māju, kur tu esi piedzimis vai piedzimusi, tu vienkārši iedomājies, kas ir kaut kas līdzīgs tavai tai pirmai mājai vai dzīvoklim, dzīvojamai mājai, kurā tu dzīvoji, kad tu piedzimi. Un tu dodies uz šo mājas pusi un atrodi to istabu, kur tu gulēji, būdams vai būdama zīdainim. Gadījumā, ja tu atkal nezini, kāda šī istaba izskatījās, tas nav nekas traks, vienkārši ej plūsmā, ej istabā un atrodi to gultiņu vai šūpulīti, kurā tu ieraugi guļošo bērnu. Un tā esi tu, vai tās esi tu, zīdaiņa vecumā. Un paskaties uz šiem mazajiem pirkstiņiem, mutītim, uz šiem plānajiem matiņiem, bet varbūt nemaz matiņu nav. Apskaties, kāda ir sedziņa, ar ko tu esi apsegts vai apsegta. Kas tev ir mugurā? Visu sīki un smalki izpēti, kādas krāsas un kas ir šajā gultiņā blakus tev. Un šajā brīdī iztēlojies, ka bērns pamostās un sāk raudāt. Un tu redzi, kā tava mamma vai tētis vai kāds cits cilvēks, kurš par tevi rūpējās, ienāk šajā istabā. Viņi tevi neredz, jo tu esi vērotājs no malas. Vēro, kā tava māte vai kāds cits cilvēks nevar nomierināt šo mazo bērnu un varbūt pat dusmojas, varbūt ļoti rupji ar jums izrīkojas vai nedot apskāvienu, mēģina jūs pabarot, kad tu patiesībā vēlies, lai tev vienkārši pamainītu autiņus. Vai atkal jums vienkārši vajag šo klātbūtni? Vēro un klausies, kā tu, zīdainis būdams, uztraucies vai protestē. Pavēro sevi no malas. Un tagad tu redzi, ka mamma vai tas, kas atnācis bija tevi aprūpēt, iziet ārā no istabas, un tu kā zīdainis atkal sāc raudāt. Un šajā brīdī pienāc pie šīs gultiņas, paņem šo raudošo sevi savās rokās. Apskauj un piespied pie savām krūtīm. Varbūt tad iedot pat pudelīti ar pienu. Un vienkārši sarunājies ar šo zīdaini, kamēr viņš nepārstāja raudāt. Un pasaki sev, šim zīdainim, tādus vārdus. Esi sveicināts šajā pasaulē. Es priecājos par to, ka tu esi šeit. Es priecājos, ka tu esi meitene vai puika.
Tu esi īpašs vai īpaša un vienīgā vai vienīgais šajā pasaulē. Es tevi ļoti, ļoti mīlu, un es tevi nekad nepametīšu. Tu dari visu iespējamo, lai izdzīvotu. Atceries, es vienmēr esmu ar tevi. Un ja šajā brīdī tev ir vēlme pateikt vēl dažus vārdus no sevis, tad droši tos saki. Un tagad bišķiņu atkal pamainām rakursu un atkal izdzīvojam to dzīves kadru guļamistabā, kur jūs esat šis maziņais es, zīdainīts, ka jūs guļat, mostaties, raudat, jūs mēģināt nomierināt vai mamma vai tētis vai kāds cits, bet nespēja palīdzēt. Un tad vienā mirklī šis zīdainītis vienkārši nomierinās, kad jūsu pieaugušais es tajā brīdī mierina šo mazo zīdaiņa es. Un ietērpiet šo mazo savu zīdaini tādā zelta lielajā bumbā un atvadaties un dodaties ārā no šīs mājas. Jūs redzat jaunu taciņu, dodaties pa šo taciņu uz priekšu, vēl dziļāk mežā. Un tad jūs redzat klājumu. Varbūt jūs jau esat otru apli izstaigājis un redzat atkal to pašu māju, bet varbūt jūs redzat jau citu. Un jūs esat jau bērns no 1 līdz 3 gadu vecumam. Un jūs vienkārši ejat pa šo mežu, jūsu pieaugušais es, augstākais es staigā un iet uz mājām pie jūsu iekšējā bērna. Un kamēr jūs ejat līdz šai mājai, pavērojot apkārt, kas notiek, kādas ir smaržas, kādas ir skaņas, pievēršat uzmanību, kādi koki aug apkārt, kas jums ir zem kājām. Un tad jūs staigājat pa šo mežu, varbūt jūs meklējat māju, varbūt jūs vienkārši atrodaties kaut kādā mājas pagalmā. Un šajā brīdī jums jāatcerās kaut kāds dzīves moments, situācija, ko jūs pārdzīvojāt vecumā no 1 līdz 3 gadiem. Gadījumā, ja jūs neko neatceraties, jūs vienkārši varat iztēloties kaut kādu dzīves epizodi, ko jūs atceraties, ko jums ir stāstījuši vecāki cilvēki no jūsu ģimenes. Varbūt tā ir mamma, tētis, vectētiņš, vecmāmiņa. Varbūt jūs atceraties, ka ir kaut kas stāstīts, skatoties fotogrāfijas. Vienkārši kaut kādu šo momentu iztēlojieties. Kad jūs varbūt bijāt nelaimīgi, kad notika kaut kāda slikta lieta, un paskaties uz sevi no šīs situācijas. Kā tu esi apģērbts vai apģērbta,
kādā krāsā ir tavi mati, cik ir tie gari, kāda ir tava sejas izteiksme. Un pavēro visu, kas tev apkārt notiek. Varbūt tev nāk kaut kādas ainiņas, kā tas viss noticis. Varbūt jūs kaut ko salaužat, varbūt kaut ko nomet vai kaut ko pazaudē, vai tev kaut ko atņem nost, vai kāds varbūt tevi sabāra konkrētajā mirklī. Varbūt kāds tev vienkārši sadeva pa dibenu tajā brīdī. Vienkārši katrai detaļai pievērs uzmanību, vēro un pievērs uzmanību, kas tik ļoti ietekmēja tavu iekšējo bērnu. Varbūt tas notika mājas pagalmā kaut kas. Vienkārši vēro sevi un piefiksē šīs detaļas. Un tad, kad šī epizode ir beigusies, paņem sevi, savu šo mazo iekšējo bērnu no šī līdz 3 gadu vecumam, istabā vai turpat kaut kur blakus. Atceries, ka te neviens cits neredz, jūs tikai viens otru redzat. Un paņem šo bērnu, kuru tikko varbūt sabāra vai kāds nodarīja pāri, ieliec viņu savu klēpī, samīļo un saki tādus vārdus. Es esmu tu. Es esmu no nākotnes, kur tu jau esi pieaudzis vai pieaugusi. Es atnācu tev palīdzēt, būt tev blakus. Katru reizi, kad es tev esmu vajadzīgs, es tevi ļoti mīlu. Un neviens vēl nav uz pasaules piedzimis tāds bērns kā tu. Tu esi īpašs. Tu man patīc tāds vai tāda, kāda tu esi. Vai es nekad tevi nepametīšu. Tu uzvedies normāli, atbilstoši savam vecumam. Tā nav tava vaina. Šeit tev nav izvēles. Un atceries, ka izzināt, tas ir normāli. Es tevi aizstāvēšu, kamēr tu izzināsi šo pasauli. Un tev ir tiesības pateikt nē. Un tas ir normāli, ka tu dusmojies, ka tu baidies, ka tev ir skumjas. Es vienmēr esmu ar tevi. Un, ja ir vēlme vēl kaut ko pateikt savam iekšējiem bērnam šajā vecumā, tad droši saki. Un jūs varat viens otram skatīties acīs, un tu vari viņam teikt visu, ko tu vēlies viņam pateikt, ko tev gribētos viņam pateikt. Un tagad tu esi savam iekšējiem bērnam pateicis vai pateikusi, ko tu gribi viņam pateikt. Vienkārši samīļo, apskauj sevi šajā vecumā. Ietērp zelta dievišķajā bumbā, atvadies un apsoli, ka atgriezīsies pie pirmās nepieciešamības. Un tad, kad
jūs esat atvadījušies un dodies atpakaļ. Varbūt tas ir mājas pagalms, varbūt tā ir istaba, kur tu ieraudzīji šo epizodi. Vienkārši ej ārā atkal pa taciņu, ej uz priekšu. Ej uz priekšu un dodamies nākošajā vecumā. Un tas varētu būt periods no 4 līdz 7 gadiem. Un tu dodies atkal pa taciņu. Tu esi atslābusi, tu jūties ļoti mierīgi, rāmi. Un tu dodies pa celiņu vai pa taciņu, kas ved uz šo laiku, kad tev bija vecums 4 līdz 7 gadi, līdz 1. klasē. Un varbūt atkal nonāc līdz savai mājai, kurā tu dzīvoji, bet varbūt tā ir skola, skolas pagalms, varbūt bērndārs. Izvēlies to situāciju, kas tev pirmā uzpeld, kurā tu šajā vecumā biji ļoti nobijusies vai sabēdājies. Varbūt kāds bija sakāvies ar savu brāli, kāds varbūt bija sabijies par to, ka tūlīt ieradīsies tēvs, kas ir reibumā, vai par to, ka mātei ir kaut kāda histērija sākusies, vai vienkārši kāds no jums ir pazudis tirgus laukumā, vai kāds bērndārzā ir sācis kauties. Paskaties uz sevi šajā vecumā un šajā situācijā, kas tev šajā brīdī parādās. Atceries, ka tevi neviens neredz, tu esi novērotājs. Un vienīgais, kas tevi redz, tas ir tavs mazais augstākais es. Un tad paskaties uz sevi, vai tu esi slaids vai slaida, vai varbūt apaļa. Kādā apģērbā tu esi apģērbusies vai apģērbies. Vai tev apkārt ir rotaļlietas. Paskaties, kādā krāsā ir tavas acis, kāda ir tava āda. Vai tu esi tīrs vai netīrs? Varbūt tu esi tikko izskrējis cauri lielai peļķei un tavs kājas ir dubļos. Vērot, cik tavs iekšējais šis bērns šajā vecumā ir nobijies. Varbūt viņš par kaut ko ir pārsteigts, neziņā, nesaprašanā. Un pievērs uzmanību, kā šis tavs iekšējais bērns šajā vecumā mēģina saprast situāciju un darīt kaut ko lietas labā, lai vērstu par labu. Kaut gan pieredzes un zināšanu viņam ir ļoti maz. Tad, kad šī aina, kas tavam iekšējam bērnam tajā vecumā nav bijusi tā labākā, ir garām vai iet pie beigām, tad pienāc pie sevis, jo atceries, ka tevi neviens neredz, kā tevi tikai tavs šis iekšējais bērns šajā vecumā.
aizved viņu uz mierīgāku vietu, apsēdini sev klēpī un pasaki savam mazajam iekšējam bērnam, ka tu esi atnākusi no nākotnes un ka tu vari būt laba, uzmanīga, un kad šis iekšējais bērns var paļauties uz tevi, un tagad apskauj savu iekšējo bērnu un pasaki tādus vārdus. Es tevi mīlu. Es ļoti priecājos, ka tu esi meitene vai puika, jo tu esi vienīgais tāds uz pasaules, vai tu esi vienīgā tāda uz pasaules, un es mīlu tevi tādu, kāda tu esi, vai kāds tu esi. Tu rīkojies ļoti labi un dari visu, ko tu vari. Tev vēl nepietiek spēka, lai mainītu to, kas notiek, bet tā nav tava vaina. Es tev iemācīšu, kā izstāvēties, un atceries, ka raudāt tas ir normāli, neatkarīgi, vai tu esi meitene vai puika. Tev ļoti labi sanāk domāt patstāvīgi. Es tev palīdzēšu atšķirt reālo no ilūzijas. Tu vari man prasīt visu, ko tu vēlies, un tu man vari uzdot jebkuru jautājumu. Un atceries, ka es tevi ļoti, ļoti mīlu, un es vienmēr esmu tev blakus. Tu uz mani vienmēr vari paļauties. Un šajā brīdī pielieciet vēl no savas puses vārdus, ko jūs gribētu šajā vecumā sev pateikt. Un tajā brīdī, kad jūs sakat šos vārdus, jūs sajūtat, kā jūsu iekšējais bērns kļūst laimīgāks. Viņš jūt jūsu atbalstu, un viņš vairs nav tik satraucies, kā tas bija pirms mirkļa. Tādā veidā jūs vēl vairāk viņam dodat šo atbalstu, šo drošības sajūtu. Varbūt jūs viņam kaut ko paskaidrojat. Ja jums nepieciešams izskaidrot situāciju, kurā viņš ir nonācis, tad arī to jūs izdarat. Un šajā brīdī, kad jūs jūtat, ka iekšējais bērns ir gatavs, kad viņš ir priecīgs, laimīgs, apskaujiet viņu un pasakat, kad jūs atkal tiksieties, ka jūs vienmēr esat blakus un ietērpat šo iekšējo bērnu tādā lielā zelta bumbā un ejiet tālāk. Un ejiet jūs tālāk. Pie jūsu nākamā vecuma. Un jūs dodaties uz to laiku, kad ir šīs skolas vecums, apmēram 7-10 gadi. Varbūt kādu pazemojumu klases priekšā,
Varbūt kādam mamma vai tētis neatnāca uz apsolīto teātra izrādi. Varbūt kāds no jums šajā vecumā ir bijusi situācija, kur jūs sajūtāt, kad jūs uzskatāt par dumāku, nevis pats gudrākais bērns klasē. Varbūt kāds ir uzskatījis jūs par dīvainu. Un atcerieties šīs epizodes, kas jums ir tajā vecumā bijušas no 7 līdz 10 gadiem. Un ieraugat apkārt, kas notiek, kā jūs jūtaties tajā brīdī, kā jūsu iekšējais bērns jūtās. Kas ar viņu notiek, ar ko viņš sarunājas. Un tā kā šī sāpīgā, traumatiskā pieredze jūsu iekšējām bērnam nāk jau uz pašām beigām, tad vienkārši pienākat klāt šim savam skolniekam, apskaujat un sakat tādus vārdus: es tevi aizsargāšu. Tu uzvedies tā, kā tas ir, kā jāuzvedās skolā. Tu vari pieņemt savus personīgos lēmumus. Ja tu ar kaut ko nepiekrīti, tas ir normāli. Tu vari uzticēties savām sajūtām. Ja tu baidies, tas ir pilnīgi normāli. Ja tu vēlies, mēs varam parunāt par jebko, jebkādām lietām. Tu vari pats vai pati izvēlēties sev draugus. Tas, kā tu ģērbies, ir tava personīgā lieta. Un tu uzvedies atbilstoši savam vecumam. Un atceries, es tevi ļoti, ļoti mīlu. Un es tevi vienmēr atbalstīšu. Un es vienmēr būšu tev blakus. Un es tev palīdzēšu izzināt šo pasauli. Un ja ir vēlme vēl kaut ko pateikt savam iekšējam bērnam šajā vecumā, atkarībā no redzētās situācijas, un samīļojat savu šo skolnieciņu. Samīļojat, ieskatieties acīs. Sajūtat šo sirds mīlestību, siltumu, kuru šis bērns šajā brīdī vēlas saņemt, kas viņam pietrūkst. Un tad ietērpiet šo savu skolnieciņu zelta dievišķajā bumbā, atvadaties un dodaties tālāk. Jums ir atkal priekšā taciņa. Un jūs dodaties pa šo taciņu uz priekšu. Tu esi atslābis vai atslābusi. Ieskaties savā pagātnē, atceries to laiku, kas notika ar tevi pusauģu vecumā, apmēram 11 līdz 15 gadu vecumam. Daudziem cilvēkiem šajā laikā ir ļoti
tāds buntīgais laiks, kad ir konflikti varbūt ar vecākiem, konflikti ar skolās, klases biedriem vai skolas biedriem. Varbūt kaut kādam jau ir pirmā mīlestība tuvāk 15 gadiem. Varbūt vēl kādas dzīves situācijas. Un jūs dodaties šajā posmā līdz šiem 15 gadiem, novērojat, kas tā ir pa situāciju, kas tur notiek, kādas ir sajūtas jūsu šim pusaudzim, kā viņš jūtās, kādas smaržas ir apkārt. Un tad, kad šī situācija ir norisinājusies, atceraties, ka jūs visu laiku vērojat sevi no malas, neviens jūs neredz. Un tad jūs pienākat pie sava šī pagātnes pusaudžu vecumā, paņemieties rokas, skatieties acīs un vienkārši sakiet tādus vārdus. Es tevi mīlu, es priecājos tevi redzēt. Un ja tu ar kādu neesi viensprātis, tas ir normāli. Tu kļūsti par neatkarīgu cilvēku. Un tas ir normāli, ka tu jūties tā, kā tu jūties. Un tas ir normāli, ka tu esi aizņemts vairāk ar sevi. Un tas ir normāli, ka tu nonāc kaut kādās pretrunās. Un justies neveikli, arī tas ir normāli. Tu uzvedies atbilstoši savam vecumam. Un tu dzīvo tā un darbojies tā, lai izdzīvotu šajā pasaulē. Un atceries, tu atradīsi savu mīlestību. Un es vienmēr būšu tev blakus. Es tevi ļoti, ļoti mīlu, un tu mans vienmēr vari paļauties. Un šajā brīdī norunājiet vēl citus vārdus šim pagātnes šim pusaudzim. Tieši tos vārdus, kurus viņš tajā laikā gribēja dzirdēt. Un tad, kad tu esi pateikusi šos vārdus, samīļo savu pusaudzi, ietērp viņu šajā zelta dievišķajā bumbā, atvadies un dodies tālāk pa meža taku. Un tu dodies uz to dzīves posmu, kas saucās jaunība.
no 16 un mazliet uz augšu. Kādiem 22. Pieciem. Un tu dodies atkal uz šo dzīves situāciju, kas šajā laika posmā tev ir bijusi ļoti tāda traumatiska pieredze. Tu atkal vēro no malas, kas ar tevi notiek, ko tu redzi, ko tu jūti. Kas tev ir mugurā? Varbūt tev kāds ir blakus. Un tad, kad šī situācija iet uz beigām, pienāc klāt savam pagātnes es. Paņem viņu rokās, ieskaties acīs un saki tādus vārdus. Es esmu šeit. Es esmu ar tevi. Un es tevi ļoti, ļoti mīlu. Es zinu, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kas spēs ietekmēt šo pasauli. Tu vari būt veiksmīgs un veiksmīga jebkurās lietās, ko tu gribi. Tu iemācīsies mīlēt un būt mīlētai vai mīlētai. Tev viss izdosies. Tici saviem spēkiem. Es vienmēr esmu ar tevi. Es vienmēr tevi atbalstīšu. Neatkarīgi kādu lēmumu tu pieņemsi. Un samīļojiet sevi jaunībā, ieģērbiet zelta dievišķajā bumbā, pasakat vēl dažus vārdus, ko jūs vēlaties pateikt, un dodaties uz priekšu. Un tagad tu dodies atkal pa jaunu taciņu, savām pagātnes taciņām, kas ir vecumā no 20 līdz 40, no 25 līdz 40 gadu vecumam. Un tu dodies tajā laikā, kad atkal ir bijusi kaut kāda dzīves situācija, kas ir atstājusi nospiedumu uz tevi šodien. Un tu dodies uz to vietu, tu ieraugi sevi šajā vecumā. Varbūt tu neesi viens vai viena. Varbūt tur ir kāds blakus. Bet varbūt tu esi viens, vientuļi, staigā pa mežu vai gar upi un pārdomā kaut kādu dzīves situāciju. Bet varbūt tu jau esi tajā situācijā.
Un tā tu vēro savu pagātnes es, šo viņa pieredzi, ko viņš guva šajā vecumā. Un tad, kad šī situācija ir pabeigusies, tu pienāc klāt savam pagātnes es, ieskaties acīs un saki šādus vārdus. Es mīlu tevi. Tu esi unikāls, vai tu esi unikāla. Tikai tev izdosies tikt galā ar šo situāciju. Un tas ir normāli, ka tu jūties tā, kā tu jūties. Atceries, ka tu vari būt veiksmīgs vai veiksmīga ikvienā lietā, ko tu gribi sasniegt un ko tu gribi būt. Tev izdosies. Notici sev un tev izdosies. Un pasaki vēl citus vārdus, kas tev šajā brīdī liekas, ka šajā dzīves situācijā tu gribētu dzirdēt. Un tagad tu šos vārdus pasaki. Tu ieskaties savam pagātnes es acīs, tu sajūti, ka viņš gatavs iet uz priekšu tālāk, ka viņā ir šī enerģija, šīs spēks, šī drosme, jo viņš ir tikko saņēmis tavu atbalstu. Un tu samīļo viņu, atvadies, ietērp zelta bumbā, dievišķajā, kas ir mīlestības pilna, un dodies tālāk. Tālāk pa taciņu uz nākamo vecuma posmu, 45 un augstāk. Atkarībā no vecuma, kas jums šobrīd ir katram. Kādam var būt bišķiņ vairāk pa 45, kāds jau tuvojas 50, kāds varbūt 60 vai pāri. Un jūs dodaties uz to dzīves situāciju, kad jums likās, ka visi striķi trūkst, kad jūs nezināt, ko darīt. Kad jums ir sajūta, ka viss, ko jūs esat līdz šim darījuši, tad, kad ir izsis šis pamats no kājām. Varbūt kāds ir ar kaut ko sastrīdējies, varbūt kāds ir ar kaut ko izšķīries, varbūt kāds kaut ko nav sadalījis, varbūt kāds ir ticis pārpratumā, misēklī. Katram šī situācija būs savādāka. Un jūsu nākotnes es vēro jūsu pagātnes es šo situāciju, kurā jūs esat bijuši. Un viņš vēro, skatās, kas ir apkārt, kā jūs tajā brīdī jutāties, ko jūs darījāt, ko jūs runājāt. Un tad, kad tas viss ir garām, jūs pieiet pie savu pagātnes es, paņemat viņu aiz rokas, ieskatāties viņam acīs, samīļojat, apskaujat un sakat tādus vārdus. Mīļais vai mīļā,
Es esmu ar tevi. Tu esi unikāla. Tu esi viens no dievišķajiem bērniem, kam ir dots spēks tikt galā ar visām dotajām dzīves situācijām. Tāda, kāda tu esi, neviena vairāk nav uz šīs pasaules. Un mums tiek dotas situācijas tādas, ar kurām mēs varam tikt galā. Un tu to vari. Es ticu. Tev izdosies. Tev viss būs labi. Tikai notic sev un pieņem pareizo lēmumu. Neatkarīgi no tava pieņemtā lēmuma, es tevi vienmēr atbalstīšu. Atceries, es tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Un tad, kad tu esi pateikusi visus vārdus, ko tu gribēji pateikt savam pagātnes es, apskauj viņu, samīļo un dodies atpakaļ laikā. Tu ej cauri atkal tam mežiņam, pa taciņu. Tu nonāc līdz tiltam, kas šķērso laika upi. Tu pārēj šo tiltu pāri. Tu jūties ļoti viegli un enerģijas pilna. Tu lido, starod. Tev ir ļoti fantastiska sajūta. Un ejot pa tiltu, tu šķērso šo laika upi, kura palīdzēja tev nokļūt pie tava pagātnes es. Un jau tu atgriezies uz vietu pie dabas. Pateicies visiem saviem gaismas spēkiem, eceņģeļiem un savam augstākajam es par šo ceļojumu, kur tev bija iespēja redzēt un satikt savu pagātnes es, lai saprastu, kuras ir šīs pagātnes traumas, kuras ir atstājušas ietekmi uz tavu tagadni. Šobrīd šīs visas iekšējā bērna traumas ir izdziedinātas, jo tu esi saņēmusi vai saņēmis tieši tos vārdus, kurus tev vajadzēja tajā brīdī saņemt. Tu esi saņēmusi savu atbalstu, un tu dodies cauri pļāvēm. Tu nonāc jau pie durvīm, caur kurām tu iegāji šajā vietā pie dabas, vai tas arī bija tunelis. Un izejot cauri durvīm vai tunelim, tu nonāc pie trepēm, tu kāji pa augšā pa trepēm un lēnītēm izēji laukā no meditīvā stāvokļa. Tu jūties enerģijas pilna, jo šī meditācija tev ir devusi pozitīvas emocijas. Un tu atceries pilnīgi visu un paņēmi tikai to informāciju, kas nāk par labu tev un citiem cilvēkiem. Un tagad tu atgriezies šeit un tagad, pakustinot roku un kāju pirkstus. Un kad esi gatava vai gatavs atgriezties no meditīvā stāvokļa, tad atver acis.